Lejas Varicēnas Smiltenes novadā ir mājvieta Krīgeru ģimenei. Vairākus gadus dzīvojuši Vācijā, pēcāk pārcēlušies uz Latviju, bet tik un tā īsto māju sajūtu nerada arī dzīvojot mazpilsētā. Neapmierinātība dzīvē rosina pārmaiņas, teica Līga Krūmiņa Krīgere, un tieši tas bija viens no iemesliem, lai pārceltos uz dzīvi laukos. Jau 4 gadus viņa ir Lejas Varicēnu saimniece, un kopā ar vīru Tomasu sev apkārt rada tādu vidi, kā viņiem patīk. Pēc nacionalitātes vācietis, bet ar latviešu sirdi, tā par sevi saka Līgas vīrs Tomas, kuru fascinē Latvijas neskartā daba. Pirms pārcelšanās uz Latviju viņš bija elektroinženieris, bet tagad viņš ir savu mājas saimnieks uz pilnu slodzi, kuram neviens lauku darbs nešķiet par grūtu. Būt saskaņā ar dabu ir Krīgeru ģimenes filozofija. Par ekoloģisko dzīvesveidu, hobitu mājām un brīvprātīgajiem palīgiem no visas pasaules šī stāsta turpinājumā. Tas arī bija interesants stāsts. Mēs tikko ievākušies pirmo nakti pārgulējuši, atbrauc viens traktors pagalmā. Un ņems mūsu stropus un vedīs projām. Esot tanti teiks, ka varot vest. Es saku, nē, ja tas te pie mājas ir, tad lai arī paliek. Oi, tādi veci nemaz, ko tev tādus vajag. Izrādās kaimiņš mums bitanieks. Gribēju viņus sev salabot, un es teicu, nu tad labāk noliec man, kur viņiem ir jābūt, lai tās bites te nāk un dzīvo. Un tiešām arī šajā pirmajā stropā iespieto jau pāris nedēļas vēlāk klausamies tāds liels troksnis, bites lidoja. Nu, burtiski kaut kāds 10 minūtes viņas ļoti ātri tajās paši izvēlējās to mājiņu un ievācās. Un tam, ja mums pirms tam ar bērniem bija saruna par to, ka mēs atnākuši no pilsētas un lauku darbu, un bērniem, protams, tā uzreiz nepatīk, un viņi saka, jūs tur paši gribējāt laukos dzīvot, strādājat arī paši. Tad tagad mūsu jaunākais dēls stāv un skatās, kā tās bites tā organizēti ieiet tajā mājā. Viņš saka, mamma, tu zini, tagad gan laikam es esmu lauku puika. Atrodoties vietā kā šī, arī bērni gūst izpratni par norisēm dabā, stāsta Līga. Arī veselība uzlabojas, jo dzīvojot pilsētā bērni bieži klepoja. Abi vecāki ir pārliecināti, ka pārvākties uz laukiem bija pareizā rīcība. Nu, man liekas tā, cilvēki pieņem lēmumus radikāli mainīt savu dzīvi, ja viņi ar kaut ko ļoti neapmierināti. Tāpat vien jau no labas dzīves cilvēks savu dzīvi nemaina. Un es domāju, mūsu gadījumā mēs bijām neapmierināti ar to, ka es personīgi teikšu, ka man nepatika, ka man bērni sāka slimot. Ja mēs dzīvojam lielas ielas malā un tur brauc tās fūras ar melniem dūmiem un klepi, nebeidzami klepi, un es domāju, tas nav ok. Un kopumā ņemot, varbūt arī pilsētas dzīve likās, nav tas, par ko mēs abi divi sapņojam, ka tā nav tāda ideālā vide, kur būt ģimenei ar maziem bērniem. Tā kā mēs bijām pietiekami neapmierināti ar to vietu, kur atradāmies, lai meklētu kaut ko citu. Un tādēļ arī, es domāju, izvēlējāmies laukus. Savā lauku sētā Krīgeru ģimene izmanto permakultūras pamatprincipus. Tā ir ilgtspējīga saimniekošana un reizē dzīvesveids, skaidro Krīgeru pāris. To var uzskatīt par dabas un ekoloģijas arhitektūru, ne tikai lauksaimniecībā, bet arī apkārtējās vides projektēšanā. Un permakultūra saka tā, permakultūra ir viens saka dārzkopības linkam cilvēkam, bet ideja ir tāda, ka tu saimnieko pēc iespējas taupot resursus. Un resursi ir arī cilvēka spēks un enerģija, tā taču ir, vai ne? Un tāpēc, teiksim, jāievēro zonējums, tad, kad tu tās lietas, ja to ēdienu, ko tu katru dienu gribi savākt, kā pieņemsim garšaugus, tos ļoti tuvu mājai, lai te nebūtu tālu pēc viņiem jāiet. Un savukārt kartupeļu stādu pēc iespējas tālāk, jo te pie tiem jāiziet tikai viņas iestādot, vienreiz nolasot vai divreiz nolasot Kolorādo vabols un pēc tam viņas norokot. Bet tas, kas prasa vairāk darba un biežāk pie tā iet, to stādu tuvāk pie mājas. Nu, un ar tām avenēm ir tā, ka viņām tiešām šitā ir īstā vieta, jo te tik daudz bērni skrien garām ieraug un ēd. Tad, kad jāiet kaut kur tālumā meklēt, tad negribās. Tad arī iztiek bez. Tad varbūt pirmo tā īpaši apēda, bet pēc tam, kur ir bars jau klāt. Šeit arī ir tā permakultūra. Te mēs arī cenšamies, jā. Šī dārzā man ir tas, kas ir vairāk prasa, tur biežāk, kur jāsaliek augšā tie stabiņi un tā. Un tur tajā galā mums aug kartupeļi, tos mēs zem salmiem audzējam. Netaisam vagas, bet noliekam kartupeli uz zemes un pārsadzam ar 40 centimetriem salmiem. Un te viņi nav jāra, viņos ir mazāk vabols, jo vabols vienmēr kaut kā beig pārsteigts. Es skatos, jau kaimiņi diezgan jau 2 nedēļas iepriekš jau sāk miglot, tur kaut kā cīnīties, bet mums vēl vaboļi nav. Un tagad arī skatījos, kad manai tantei ir jau vabols, bet mums vēl nav. Tā kā viņām paiet laiks, kamēr viņas caur tiem salmiem tiek uz āru un saprot, kas te notiek. Sausa vasarā turet tā salmus, turet vairāk mitrums. Jā. Viņam tas klimats viņām patīk. Ļoti labi.
Un tad, kad noziedējas kartupeļus un jau bumbulīšu galā, tad skatos, pabāžu roku apakšā un salasu lielākos. Man nav jānorok visu kartupeļus, es tikai atlasu tos, kas jūt, šitais ir ņemot ciet. Kāda ir tā atšķirība? Viņi ir vienlīdz lieli Jā, patiesībā mums pat pirmajā gadā bija tāda mega kartupeļa. Tomas nolika savu pēdu tik liels kā viņa pēda, puspēda kartupeļus. Un mēs lasīt vairāk. Ja? Pirmo gadu mēs nezinājām tā zem salmiem, mēs rakt zemi iekšā. Un mums bija 3 kastes, tā lielā kartupeļu kastes 3. Otrā gadā 5,5 kastes no pašām zemēm. No tā paša zemes pleķīša. Nu jā, un salmi jau pēc tam satrod, viņi ir labs mēslojums, nav tas lauks tur vairāk tā. Nu šogad mēs vēl uzarām tā kā tradicionāli zemi tā kā jāra. Bet Tomas ir samācījies Zviedrijā, ka nesot jāra, ka jāmulčē, jāliek virsū un virsū, piemēram, tur tas pats ties salmi vai komposts vai kāds mēslojums vai kas. Tagad es zinu. Ka nevajag gārt, nu redzēsim, bet es vēl tā ļoti, es tā vēl salīdzinu tradicionālo metodi. Nu, tomēr jāzina ir kā, jo man tur ir viena tāda permakultūras doba un tradicionālā doba, pagaidām nesanāk. Mēs nezinām, kas būs un kas bija. Tur vajag pareizi mēsīm un varbūt arī vajag ar stādiem, nevis ar sēklām. Tas arī. Visu akli pieņemt nevar, ir jāskatās. Nevar visu 100 likt uz banku un tagad man tik permakultūra. Mēs esam bišķiņ latvieši. Tāda uzmanīga. Un taisīt eksperimentu, ja? Jā, arī netaisīt, tāds taisīt un redzēt, nav pareizi, kaut kas nav izdarīt. Mēs mācamies darot. Jā, tā ir. Nebaidos, netaisi pareizi. Bērni, parādīsiet savu mājiņu štābiņu. Jā. Un suņus varētu paņemt vienu līdzi. Tā, lec lejā, broji. Bērnu paradīze. Saimniecības teritorija ir vairāk nekā 4 hektārus liela, kurā izmēģināt ne tikai jaunus dārzniecības veidus, bet arī piepildīt senus bērnības sapņus. Tā kā Tomas savu bērnību pavadījis pilsētā, šeit saviem bērniem viņš uzbūvējis māju kokā. Arī šī būva veidota, lai dabai nodarītu pēc iespējas mazāku kaitējumu. Ja, un arī no mūsu pašam mežam. Ja. Un kā Līga teica, esmu ļoti priecīgi, tāpēc es nenāglot nevienu tā liepa iekšā. Ja, tā, ko vajadzīgs, es klemēt viņam, ja tu redzat augšā. Ja, pie zariņā es klemēt viņam fiksēt. Ja, un tā es naglot tā dēli. Ja, un tā skrūva. Ja. Es domāju, Tomas, tie visi ir tavi bērnības sapņi, un te viņas tagad piepildi. Tāpēc arī bērniem tā paveicies. Ja, Tomas ir dzīvojis, uzaudzis Vācijā tādu zemes gabals pie mājas aptuveni tik liels kā tāds paladziņš, kuru var noklāt. Tas arī viss. Domāju, tas jebkuram puisim taču ir sapnis, savs štābiņš. Jau sen ģimenes kopējais sapnis bija veidot bioloģisku saimniecību un dzīvot saskaņā ar dabu. Informāciju un praktiskus padomus, kā to paveikt, Tomas apguva Itālijā, mēnesi dzīvojot ekociematā. Iedvesmojoties no tur redzētā, vairākas idejas viņš mēģina ieviest arī šeit. Kas ir ekoloģiska dzīve? Ja, tāpēc te vienu ekoloģiskā pilsētā, kurš dzīvo 600 cilvēkiem, un viņam te dzīve jau no 1970. gada. Un tā visa pilsēta aug un aug un aug, ja, un viņam ritīgi ekoloģiska dzīve. Ja. Un viņš atgriezās ar ļoti, ļoti daudzām idejām. Viņš teica, Līga, mēs tagad darīsim tā, un tur mēs būvēsim šitā, un mums vajag to, un vajag šito, un bija pilna galva ar idejām. Un tad mēs arī sapratām, ka mēs gluži visu nevaram. Latvija ir Latvija, un Itālija ir Itālija. Bet daudzas idejas, un es domāju, caur to varbūt arī sākās, mēs satikāmies ar tādiem cilvēkiem, sākām arī Tomas piedalās diskusijās un tādos fórumos, kur viņi par tām tēmām runā, un ja ir kāda praktiski kāds jautājums, tad viņš vienmēr tur ieies un paprasīs, un tad tur būs daudz cilvēku, kas dalīsies ar savu pieredzi. Tā. Tas ir eksperiments, bērnu eksperiments. Tas ir sauc kā hobitu mājā. Tāpēc te aiz tā čupa tur. Te būs, mana plāna tāda būs ritīgi hobitu māja ar 2 istabas. Un es nav nevienu izdarīt, un tā es taisu šitā kā testu, kā eksperimentu priekš bērniem. Ja?
Es domāju, ko tu nozīmē tā hobitu māja? Tu vari izstāstīt aptuveni, ko ar to saprot. Nu, ja, visu no dabām materiāliem, ja. Zemi jumta, ja, dabām materiāliem, ritīgi dzīvo kā maza rocitis iekšā, ja. Un, jā. Un kas tur ir izmantots, tad māls? Tur ir māla kleķis, jā. Tā ir māla kleķis, te ir salmu čīpas, te ir uz otrā vietā, te ir koka pagali, ko mēs liksim kā sienam, vai mēs esam iekšā, tā jūs redzēt. Un te ir pudeles no vīnam un alus, un mēs taisam kā stikla. Te iekšā, tā tu redzēt no iekšpus, rītīgi fantastiski izskatās. Nu, jā, tā ideja vienkārši bija no tā, kas ir atrodams šajā vietā, uzbūvēt vietu, kur var, piemēram, nakšņot, kad nav vajadzīgi smalka materiāla. Un principā vienīgais laikam būvmateriāls, ko Tomas pirka veikalā, bija naglas. Nu, un tad pasūtīja atsevišķi tādu ekskluzīvu kupolu. Nu, tas tāds īsti tur varbūt neiedarās, tik dabisks viņš tur nav. Bet, nu, principā vienīgais, kas ir no veikala atnests, ir naglas. Izmantot ir lietota logi, kas kaut kur tika izmesti, mēs viņus esam savākuši un salikts kopā. Un tīri jauka, bērniem tur patīk kopā ar tēti noturēt sanāksmes un nakšņot. Jā, iesim iekšā. Labi nostrādājuši te. Bet kā laid iekšā. Uzmanīgi galvā. Jā. Šī tāds arī paliek pa nakti? Jā, es šonakt jau guļu ar bērniem. Nav nekādā problēma, jā. Un te ir krāsni. Jā, tas ir viena no rakešu krāsni, arī nav gatavs. Jā. Tas ir ļoti laba knifs, tāpēc viņam ļoti maz malku vajadzīgs. Ja, ļoti efektīvi, ļoti ekologiski. Jūs taisat tā malku šitā puse te iekšā, un viņam tikai šis apakšā deg. Tas uguns nedeg, normāli tā uguns deg augšā, bet šajā fizikā likums ir tā, tas uguns deg horizontāli, tāpēc visu siltums, visu gaisu sūc te iekšā. Un viņam automātiski krit uz leju. Te iekšā ir vēl viena truba pa vidu. Tā truba ir izolēta. Tā dūme taisa turbulence. Turbulence silta, tas deg pie 1000 grādi otrā reizi. Tā dūme deg. Un tikai kas paliks pāri ir tas mitrums, kas ir koka un tas CO2. Un tas ir truba un pēc kūsenes un siltēt tā visu bēngs. Ja? Un, nu jā, ļoti maz kā šitam. Ja, vai tu normāli krāsi, tu vet klēpi ar malku. Un šitā ņemsim 10 gabalam kā šitam un visu ir silts. 24 stundām pietiek, tāpēc, kad arī mūrīts uzsilst. Un tas sauc par rocket mass heater, jeb raķešu krāsnīm. Un tas ir arī mūsu istabā jau 4 gadi. Ja, te ir. Un šajā gadā martā mēs taisim augšā izglītības centru, mēs taisim semināru. Un te bija 20 cilvēki. Viņi atnāca no Igaunijā un no Latvijā, gan un gan. Paliks 3 dienas, un mēs taisam augšā izglītības centrs, riktīgi lielā. Ja, tā te benkis augšā ir 11 metru garums. Ja, un tā telpā riktīgi siltēta. Arī atjaunojot vecās saimniecības ēkas, viņi cenšas izmantot ekoloģiskos materiālus. Vienā no tām plāno izveidot ekoloģiskās izglītības centru, kur rīkot seminārus un praktiskās nodarbības zaļā dzīvesveida interesantiem. Es domāju, ja cilvēks par kaut ko ļoti interesējās, tad jau tā informācija pati, tad viņi sāc saprast, viņi atnāk pie tevis, tad viņi sāc atrast. Bet jāinteresējās par kaut ko. Un tāpēc mēs arī taisam tā izglītības centru, mēs gribu ne visam par mums, ja, uz mūsu banka kontu vai uz mūsu vieta, mēs gribu rādīt cilvēkiem. Ja, mēs dosim tālāk. Ja. Tāpēc es domāju, tā pasaule ir uz viena puse jau tik slikti, ja, varam kaut kas palīdzēt, kaut kas mainīt, ja, ekoloģiskā dzīve. Tas ir svarīgi. Un tāpēc arī šajā pavasarī Tomas noturēja darbnīcu, kā kopā arī te bija Igauni, bija kopā 20 cilvēki.
un mācījās taisīt tās raķešu krāsnes. Un tagad augusta sākumā, no 5. līdz 7. augustam, te būs permakultūras festivāls. Un tā arī tāda laba lieta, jo viņš būs 3. reizi tas festivāls. Un šo sabrauc cilvēku, kas interesēs par permakultūru no visas Latvijas. Mums ir arī ciemiņš no Lietuvas uzaicināts, kas par dārzkopību stāstīs. Un arī draugi no Igaunijas atbrauks. Viņš jau lēnām pārvēršas kaut ko starptautisku. Un šoreiz mājvieta būs pie mums Varicēnos. Mēs ceram, ka tas kļūs par tādu ceļojošu festivālu, kas ir jau daudz vēl citas vietas, kas ir kā mēs. Un tad viņas varētu vienkārši, tas festivāls varētu ceļot no viena pie otra. Esot Itālijas ekociematā, Tomas uzzināja par starptautisku brīvprātīgo palīgu programmu, kurā nu jau tagad iesaistās arī viņu saimniecība. Šeit uz lejas Varicēniem brauc cilvēki no visas pasaules, lai palīdzētu dažādos lauku darbos. Par padarīto darbu palīgs saņem naktsmājas un ēdināšanu par brīvu, reizē arī iepazīstot valsts kultūru un vietējo apkārtni. Mēs dod viņam ēd par brīvu un viņam nakšnot par brīvu, bet viņi arī strādāt par brīvu. Ja? Un mēs nevaram ceļot, tāpēc mums ir dzīvnieki, mums ir bērni. Ja? Bet visu pasaulē atnāc pie mums. Ja? Un mēs rādīt viņam te vietā un viņam paši vēlēta projektu. Ja? Kā tā sauca toleta. Es tā negribu, bet ok. Ja? Un tāpēc ir tik daudz dažādis influencer. Iespēja. Ja, un cilvēki normāli, tas ir jaunieši, viņiem ir uz ceļu arī visu pasauli. Mums tagad ir franču ģimene, ja, viņiem ņemta bērni skola laukā 1 gads, un viņiem visu pasauli iet uz ceļu. Ja, viņam šeit pirmā vieta, un viņam pēc tam iet uz Āzijā, ja, Filipīnu un Indijā un vairāk un tālāk. Nu jā, un tā viņi atnāca un pašam vēlē projektu un tad izdarīt. Ja. Jā, mēs dzīvo pa visam šeit tikai 4 gadi. Un tā pirmo vasarā mēs ņemsim šitā vecā jumta, mēs ņemsim nost, taisim jaunā konstrukcijā. Tāpēc tā vecā bija tikai no šitā mēs varam stāv. Un tā mēs liksim 2 apli no vecā šūni mēs liksim klāt. Tāpēc jūs redzat šeit ir kantaini un te ir apli. Ja. Nu jā, un tagad varam nakšnot augšā. Ja. Šeit būs duša un sausa toaleta, bet vēl nav gatavs, bet arī visam no dabā materiāliem. Ja. Un tā sausa toaleta, tā es gribu tas šķidrums ir tā filtra sistēma, kas es parādīt. Un tas, kas paliks pāri, mēs gribu taisīt mēslam. Arī vienu eksperimentu. Ja? Ok, iesim augšā. Jā. Nu jā, šeit ir siena viesnīca, mūsu brīvprātīgi un mūsu bērni un visam, kas atnāca nakšnot. Viņam atnāca guļamais, vai mums ir lāda, arī ir kaut kādā 10 gabala guļamais te ir. Ja, un nakšnot pa sienām. Diemžēl jūs varam mažot tagad, ja. Katru sezonu jauna siena. Pa ziemā mēs ņemsim un barot mūsu kazam. Nu jā, un te varam nakšnot kaut kādā 20 cilvēki. Jā, nu, un patiesībā, tik un tā jau lielākoties ciemiņi ir pa vasarām. Ziemā mēs ar kā lāči ielienam paši savā aliņā, tad mums īpaši arī nepatīk, ka pie mums brauc, bet vasarām ir daudz cilvēku. Nu, un tādā sienā ir ļoti ērti guļamais, nekāda gultas veša nav jāmaina, semniecē ļoti ērti. Lielākoties jau arī tie palīgi paši atbrauc ar saviem guļamaisiem, jo viņi ceļo, viņiem pat mazas telpiņas ir līdzi, un tad viņiem te patīk. Kas galvenais ir svarīgs, lai viņiem būtu, kur piesprāst savus iPhones, un tur viņiem ir elektrības dozītes. Viņam ļoti patīk. Normāli cilvēki atnāc un stāstīt, es būšu, varbūt 1 nedēļā, varbūt 2. Viņam paliks 1 mēnešu. Tas rādīt viss, saprot? Vai viņam ilgāk paliek? Jā. Viens pāris no Anglijas atbrauca uz 2 nedēļām un palika 3 mēnešus. Jo mēs vēl viņus paņēmām līdzi uz dziesmu svētkiem, saģērbām par latviešiem, un viņi bija kopā ar mums meža parkā. Gluži jau uz skatuves nē, bet kā dalībnieki. Gājienā kopā ar mums gāja Vainadziņu Spina. Jā.
Tam angļu puisim izrādās vectētiņš ir latvietis, viņš arī atrada savus radiniekus. Bet plānojuši viņi bija palikt uz 2 nedēļām. Bet tad bija kaut kāds iemesls, lai paliktu vēl 1 nedēļu ilgāk, un pēc tam vēl, un tad jau viņš tad arī varētu atrast savus radiniekus. Un tad jau arī dziesmu svētki, un tā viņš palika kopā ar savu draudzeni. Un pagājušajā gadā atbrauc pēc 2 gadiem mūs apciemot. Jo tad, kad viņi šeit bija, Elīna vēl bija puncija, un no Elīna jau bija 2-gadīgs bēbis. Ja, jau sākt, tad cilvēki atnāca atpakaļ. Ja, no Šveica viņam jau bija šogad 2. reize. 30. jūlijā būs viena no Francija. Cilvēks, viņš arī bija jau šeit 2 gadi atpakaļ. Brīnišķīgi. Nu, jo mēs tos cilvēkus neuzsveram kā tādus strādnieks. Viņi nav mums strādnieki, mēs viņus arī saucam apzināti par palīgiem. Jo tas ir apbrīnojami, es uzskatu. Ja cilvēks brauc no otras pasaules gala, uz kaut kādiem, meža vidū, būdiņā, kādam palīdzēt, tas ir kaut kas fantastisks. Un es domāju, tāpēc mēs pirmajā vakarā ar viņiem apsēžamies un aprunājamies, kāda ir mūsu dzīves uztvere, ko viņi meklē. Parasti jau tie ir tādi jauni cilvēki, kas kaut kur vēl ir sevis meklējumos. Ja viņi arī mums ir bijušas 3 ģimenes ar bērniem, vispār ir tie jauni cilvēki, kas vēl nav kaut kur tā ielikstojuši. Un tad mēs saprotam, ka tas ir fenomenāli, kā viņi ir vienkārši tā, no brīvas gribas kādam palīdzēt. Fantastiski, tas jau pasaka visu. Tāpēc arī mēs viņus līdzīgi kā tādus draugus uztveram. Un nekāds jūs tur nav, jo no pirmās dienas ir tu, un mēs līdzīgs ar līdzīgi nav tā saimnieki, un mums ir kaut kādi strādnieki, viņi ir mūsu palīgi, un mēs ļoti augstu vērtējam viņu. Un tā brīvprātīgiem arī tā jūtos. Tāpēc normāli ir tā, vai tu esi pie Workaway vai pie WeWoofer, tā rādīt no pirmdienā līdz piekdienā. 6 dienas svētdienā brīva. Bet pie mums ar dzīvniekiem tā neiet. Kāds negaida līdz pirmdienā. Saprot? Ja? Un tā mēs gribam palīdzēt. Bet normāli vai sausa laika, karsta laika mēs braucam arī pirmdienā un 2. dienā mēs braucam pie ezera. Pusdienas laika un peldēt. Ja? Un Vācijā mēs saku, viena roka mazgāt otram. Un viņam tā jūt. Mēs integrēt viņam ģimene un viss. Vienkārši. Patīk dzīve kopā ar dabu. Ja? Un te ir brīnišķīga vieta. Ja? Te visu, ko izdarīt. Ja? Mēs pašam aug mūsu kartupeli, mūsu vīnu, ābolim, visu, te ir. Mēs laucam mūsu visam pašam kazam. Man liekas, varbūt es arī caur Tomasu iemācījos tādu bišķiņu savādāk paraudzīties uz to, kas mums latviešiem liekas tik ļoti pašsaprotam. Mums ir tādi lauki, visi par viņiem atcerās uz Jāņiem, visi brauc pie vecmāmiņām, meklē kaut kādus laukus, Rīga uz Jāņiem paliek tukša. Bet tāda cita funkcija laukiem, viņi tur ir. Bet viņus laiku pa laikam ļoti vajag. Bet Tomas viņš ļoti fascinās par to, ka, piemēram, tur ir tik daudz vietas, kur dzīvot. Tur ir plašums liels, un tev neviens nekāp virsū uz galvas, neuzgrūžās, nav jāatvainojās un tā tālāk. Mums ir tik daudz idejas un varam parādīt cilvēkam, ja? Nebrauc uz ārzemē vai nebrauc uz Rīgu, ja? Un skrien pakaļ naudā. Ja? Tas nav tik svarīgi. Visam nauda ir vajadzīgs, ja, bet cik daudz, ja, tas ir jautājums. Ja, Latvieši arī nepavēlt, viņi lūdz Dievu, viņam nejau, lai man daudz, bet viņi saka, lai man pietiek, dod man tik daudz, lai man pietiek. Tas arī viss, es domāju. Ja, jo daudz vienā brīdī paliek apgrūtinoši. Vai tev ir veselas rokas, varam izdarīt, ja? Kā pizza krāsnī, kā maize krāsnī, ja? Kā hobitu mājā. Ja? Bērni vajadzīgs kaut kas, ko spēlē. Ja, ko dzīve, ja, aug ritīgi ekoloģiski. Tāpēc mūsu pasaule katru dienu temperatūra aug un aug un aug. Ja? Nepareizi. Kāpēc? Kāpēc tā izdarīt? Ekoloģiski. Ja? Nekurināt tik daudz malku un tā benzīnu un tā. Nav tik vajadzīgs.